Jēzus Kristus atklāsme, ko viņam devis Dievs, lai rādītu saviem kalpiem, kam jānotiek drīzumā, un ko viņš, sūtīdams savu eņģeli, darīja zināmu savam kalpam Jānim, kas apliecinājis Dieva vārdu un Jēzus Kristus liecību visu, ko viņš redzējis. Svētīgs tas, kas lasa un tie, kas klausās praviešu vēstījumu vārdus, un tur to, kas šeit rakstīts, jo noliktais laiks ir tuvu. Nu, un es domāju, ka šeit mums arī ir ļoti svarīga un ļoti vērtīga informācija, kas arī varbūt izraisa pēc tam kaut kādus papildu jautājumus, bet varbūt es vienkārši sākumā jums uzdodu jautājumus par šiem pantiem, kā jūs redzat, un jūs mēģināt atbildēt. Pirmais, kā jūs redzat, kā ir nosaukta šī grāmata, jeb citiem vārdiem sakot, kas ir mūsu priekšā, kad mēs lasam šo grāmatu, jeb kas ir mūsu priekšā tagad, kad mēs atveram šo Jāņa atklāsmes grāmatu. Kā to formulē Dieva vārds? Nu, Jēzus Kristus atklāsme. Jā. Visi, ja mēs redzam pirmais pants, es arī uzlieku uz ekrāna, tātad kā šī grāmata ir nosaukta, jeb kas ir mūsu priekšā, kad mēs atveram šo Bībeles grāmatu, mūsu priekšā ir Jēzus Kristus atklāsme. Un kā jūs redzat, kas ir šīs grāmatas autors, jeb kas ir šīs grāmatas avots? Jānis raksta viņu. Nu, tā kā viņš pieraksta visu, ko viņam Dievs saka. Jā, tātad jautājums ir, kas ir grāmatas, nu varētu teikt, avots, jeb varbūt tad es precīzāk noformulētu to jautājumu, kas ir šīs Jēzus Kristus atklāsmes avots, jeb no kurienes nāk šī Jēzus Kristus atklāsme? Lilijāna vēlreiz. Tā nāk no Dieva, un Dievs to viņai ir. Un man atkal radās tāds jautājums, kāpēc atklāsmi dod Dievs? Jēzum, nu tā kā vai ne, tā kā Jānim un Jēzum, nu tā kā. Jā, jo šeit ļoti interesanti, vai ne, tad parādās tieši šī doma, kad šo atklāsmi, Jēzus Kristus atklāsmi ir devis Dievs. Tātad avots, jeb no kurienes viņa nāk, tad viņa nāk no Dieva. Vēl šeit paskatieties, kā pati atklāsmes grāmata formulē, kāds ir šīs grāmatas mērķis. Nu, tas mērķis galvenais ir, lai rādītu saviem kalpiem, kam jānotiek drīzumā. Tātad šeit mēs redzam grāmatas mērķi. Tātad parādīt kaut kādus nākotnes notikumus saviem kalpiem. Vēl šeit varētu rasties, paskatieties, tāds svarīgs moments, svarīgs jautājums, kā šī Jēzus Kristus atklāsme tiek nodota Jānim, kā jūs redzat? Kā informācija tiek nodota, kādā veidā? Lilijāna. Tātad šeit konkrēti sūtot savu eņģeli. Ko viņš sūtīdams savu eņģeli ir darījis zināmu. Un pēdējais, kas ir adresāts, šīs atklāsmes adresāts, kam viņa tiek adresēta, Dzintar? Nu, jebkurš, kurš sevi uzskata pa kristietu un ir gatavs sekot Jēzum. Jā, un ja vēl precīzāk, man ļoti patika, kā tu iesāki, kad jebkurš, kurš sevi uzskata par kristieti, bet šeit apustulis Jānis ir nosaukt ļoti interesantā vārdā. Un tur to, kas šeit rakstīts. Nu, tātad tie jau ir tie kristieši, kas jau ir, kā mēs teiktu, kristieši ar pieredzi kaut kādu, kuri tiešām var dalīties atziņās ar citiem. Es gribēju, ja drīkst atkal vienu teikumu papildināt.
Svētīgs tas, kas lasa un tie, kas klausās praviešu vēstījumu vārdus. Jā. Man te, es esmu atšķīris Bībeli ar komentāriem. Un, kā zināms, daudzi jūdi, arī tie, kas sāka ticēt, arī pārgāja, kā mēs teiktu, pārgāja kristietībā, lai gan tas viņam it nemaz nenācās viegli. Bet viņi pārsvarā bija izglītoti, viņi prātā rakstīt un lasīt un kādās valodas, vai kādu prāta svešu valodu, vai nē, tas ir cits jautājums. Un te ir šajā Bībelē komentāriem rakstīts, ka, bet bija taču arī pagāni, kuriem tika sludināts pagāniem kristietība, viņi gan daudzi neprata rakstīt. Un tāpēc bija kāds sludinātājs, kas šo Dievu vārdu viņiem tiešām sludināja, burtiski. Un te teikts, tā tad arī viņas jāpatur prātā, ka arī tādā veidā notika šī priekšā lasīšana. Jā, tātad tie, kas lasa paši, un tie, kas arī klausās šos pravieša vēstījuma vārdus. Bet šeit vēl, ja mēs paskatāmies uz apustuli Jāni, tad šeit viņš arī īpašā vārdā ir nosaukts. Nevis vienkārši kā, ticīgais, nevis vienkārši kā tas, kurš klausās, bet kā vēl šeit Jānis ir nosaukts? Man liekas, te pat uzsvars tajā pantā pirmajā ir uz to, kam tad ir dota lūk šī te Jēzus Kristus atklāsme, Lilijāna. Tur ir teikts kalpiem, saviem kalpiem. Un te vēlreiz uzsvērti tieši zināmu savam kalpam Jānim. Un tad man radās tāds jautājums, kam var darīt zināmu šo atklāsmi? Un es ieraudzīju atbildi 2. pantā. Var to teikt, vai tad tev bija tas plānots? Jā, saki. Jā. Tam tad pirmkārt, kas apliecināja Dieva vārdu, un otrkārt, kam ir Jēzus Kristus liecība. Un apliecina visu, ko viņš ir redzējis. Tādā veidā, ja? Es tā ieraudzīju šo. Jā, un šeit tam kalpam, tas, kurš ir kalps Jānis, Kristus kalps, lūk arī par viņu tālāk ir runāts, ka viņš apliecina, un ka viņam arī ir šī liecība, ja? Un viņš liecina visu, ko viņš ir redzējis. Brīnišķīgi mēs ieraudzījām, ka mūsu priekšā ir Jēzus Kristus atklāsme, ka mēs vēlamies lasīt, iepazīt Jēzus Kristus atklāsmi, ka šo atklāsmi ir devis Dievs, ka tās mērķis ir, visas šīs grāmatas mērķis ir rādīt saviem kalpiem, kam ir jānotiek drīzumā, un ka šī grāmata ir dota apustulim Jānim, Kristus kalpam, bet šeit mēs redzam, kā viņa ir dota caur eņģeli, kad Kristus ir sūtījis savu eņģeli un darījis zināmu šo atklāsmi apustulim Jānim. Tātad, lūk, mēs ieraudzījām tādu, manuprāt, ļoti svarīgu informāciju, kas mums pašā sākumā, pašā ievadā ir arī ļoti, ļoti būtiska. Lilijāna. Piekrītu, jā, tieši tā es arī to ieraudzīju, ka tas mums ir ļoti būtiski. Un tad man vēl radās arī jautājums, kas tad ir Dieva vārds, kas šeit domāts, un kas ir šī liecība? Tādu jautājumu drīkst uzdot? Drīkst, jā. Bet varbūt pirms mēs atbildam uz šo jautājumu, tas jau ir tā kā 2. pantā, ja? Kas apliecina Dieva vārdu un Jēzus Kristus liecību runājot par apustuli Jāni, bet šeit paskatieties vēl, mēs it kā gribam uz priekšu iet, bet es gribu vēl jūsu uzmanību pievērst tieši tam, kādā veidā atklāsmes grāmata ir dota. Un, ja mēs paskatāties, kā to tagad varētu parādīt, uzlikšu, tīri schematiski, ja mēs paskatāmies, lūk,
tad sanāk, ka Dievs viņš dod šeit Jēzum Kristu, vai ne? Atklāsmi, Jēzus Kristus atklāsmi, ko viņam devis Dievs, tālāk eņģelis, un tālāk, lūk, tas viss tiek dots Jānim. Sanāk šādi. Jūs arī tāpat redzat no 1. panta šo te Jā, secību, kādā veidā tiek dota atklāsmes grāmata. jā. Mhm. Tikai varbūt te var Līga pat vairāk parunāt, kad kāpēc it kā Dievs Dievam dod, jā? Tā kā Tieši te, tā. te tieši ir tas, kad daži pret šo pantu protestē, Mhm. saproti? Jo šeit sanāk tā, jā, kad Dievs dod caur Jēzu Kristu atklāsmi, un kāpēc Dievs dod caur Jēzu Kristu, ja pats Jēzus Kristus ir Dievs? Tāds ir tas jautājums, vai ne? Bet šeit mēs ļoti labi redzam, ka tiešām tā struktūra ir tāda. Un jautājums, kāpēc? Kā jūs domājat, kāpēc? Nē, te vispār arī mēs nonākam līdz trīsvienībai, kad, trīsvienība, bet katram ir tomēr savas funkcijas, savas uzdevumus. Tur it kā, visvienkāršākais skaidrums, ja jau viņi saucas par kristiešiem, tad viņi seko tam, ko Kristus ir mācījis un tālāk nodevis caur apustuļiem pārējiem. Jā. Un šeit mēs arī redzam to, kad tieši tā, kad Jēzus Kristus ir tas, kurš arī nodod šo liecību par Dievu, kurš atklāja Dievu. Tāpēc jau tā ir Jēzus Kristus atklāsme. Dievs ir devis, un viņš to ir devis caur Jēzu Kristu. Un es domāju, ka šeit ļoti labi būtu izlasīt Filipiešiem 2. nodaļu. 2. nodaļas dažus pantus no 6. līdz 10. Kas Dieva veidā būdams neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs. Un cilvēka kārtā būdams, viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pāri visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē. Paldies! Mēs redzam, ka šeit ir ļoti skaidri pateikts, kas ir Kristus un par ko Kristus kļuva mūsu dēļ. Šeit ir teikts, ka Kristus bija Dievs, viņš ir pilnīgs Dievs, taču būdams Dievs, viņš sevi iztukšo, viņš pazemo sevi un viņš kļūst cilvēkiem līdzīgs. Un es saprotu, ka šeit arī ir tas moments, ka viņam vajadzēja kļūt par cilvēku, lai mūs glābtu, un viņam arī vajadzēja sevi saistīt ar cilvēku, ar cilvēci, lai varētu būtībā mums arī sniegt šo atklāsmi. Tas ir varbūt tā, kā pieņemsim, mēs kā cilvēki esam, tad varētu salīdzināt, ka mēs kļūstam par skudru, lai saprastu, ko skudras domā. Tāds kā salīdzinošai, lai vienkārši to varētu tā kā izvērtēt un saprast to, cik tas ir, tas būtu mums pazemojoši, saproti? Jā. Kļūt par skudru un lai uzzinātu, ko viņas domā. Vienkārši tādā vienkāršā piemērā varbūt. Jā, un īpaši
arī man liekas, ka šeit atklāsmes grāmatas tieši ievadā pirmajos pantos, viņi arī tā svinīgi iesākās. Jēzus Kristus atklāsme, ko viņam devis Dievs, lai rādītu saviem kalpiem. Tātad būtībā šeit mēs redzam to, ka Dievs vēlas uzrunāt cilvēku, ka viņš vēlas rādīt, lūk, saviem kalpiem šeit uz zemes cilvēkiem, bet viņš dod Kristumu, un tad Kristus atklāja to. Un arī 1. Timotejam 2. nodaļā 5. pantā tur arī ir teikts, ka ir viens Dievs un viens starpnieks. Ja, šis nosaukts Jēzus Kristus ir šis starpnieks, kas nāca šajā pasaulē, jo cita ceļa nebija. Kā glābt kritušo cilvēku. Varbūt otra līga var, ne? Negribi lasīt. Es uzšķiru, Jo ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem. Cilvēks Jēzus Kristus. Jā, paldies. Tad mēs saprotam, ka nekādu citu starpnieku nav. Mēs saprotam, ka tur, kur parādās jau kaut kādi starpnieki, ka tur, kur tiek mācīts un sludināts, ka ir vēl kaut kādi starpnieki, ka tur ir ļoti lielas problēmas un ka tur ļaunie spēki var aktīvi darboties. Tāpēc Bībeles mācība ir ļoti skaidra, ka ir tikai viens starpnieks, Jēzus Kristus, un tikai caur Kristu mēs varam nākt pie Tēva, bet lūk, šeit mēs redzam atklāsmes grāmatā sākumā šādu te norādi, kad Kristus savu atklāsmi dod Jānim, sūtot eņģeli. Kā jūs atbildētu, kāpēc tā? Ja ir starpnieks viens, tad kāpēc te parādās eņģelis? Varbūt varam izlasīt tad tā atklāsmes grāmatas 22. nodaļa, pēdējā nodaļa, 6. pantu un 16. Es uzlieku uz ekrāna. Tad viņš man sacīja, šie vārdi ir uzticami un patiesi. Tas kungs, praviešu garu Dievs, ir sūtījis savu eņģeli atklāt saviem kalpiem, kam drīzumā jānotiek. Es, Jēzus, esmu sūtījis savu eņģeli, lai jums šo liecību dotu draudzēs. Es esmu Dāvida sakne un dzimums, spožā rīta zvaigzne. Jā, šeit redzat, jā, būtībā tā pati doma atklājās par to, kad atklāsme tiek dota un ka tiek sūtīts šis eņģelis, un šie divi panti vienā gadījumā redzam, ka Dievs ir sūtījis, un otrā gadījumā Jēzus ir sūtījis. Un šeit mēs redzam, kad ir tāda pilnīga vienotība būtībā starp Dievu, Tēvu un Dēlu, ka viens un tas pats eņģelis, viņš nāk gan no Dieva, gan no Jēzus. Bet kāpēc tomēr ir eņģelis? Ir kaut kādas domas. Te var būt vienkārši domas, kā jūs domājat, kāpēc Bībelē arī citās Bībeles rakstvietās mēs bieži redzam to, ka parādās eņģelis, kurš tiek sūtīts no Dieva pasludināt kaut kādu vēsti. Dzintar, domas kāda? Eņģeļi sūta tad gan pie šiem cilvēkiem, ja tiešām ir kaut kas ļoti tāds svarīgs, ļoti būtisks, tā es domāju, tā ļoti īsi un konkrēti. Jā, vēl kāda doma? Lilijānai? Es nezinu, es domāju, tas tā ir interesanti. Tur jau mēs domājam, ka tas bija tas eņģelis Gabriels, kur nāca uz Daniela lūkšanu atbildēja un tā. Tas ir nākošais, kas sargā Dievu un visu Dieva troni un sargā Dieva godu un visu. Bet vēl man ienāca prātā 1. nodaļas 20. pāns, bet es nezinu, vai viņš iet kopā, kad noslēpums par 7 zvaigznēm, ko tu redzēji manā labajā rokā, un par 7 zelta lukturiem. 7 zvaigznes ir 7 draudžu eņģeļi, un 7 lukturi ir 7 draudzes.
Es nezinu, vai šeit šo var likt kopā vai nē, jo es nezinu, vai viņš saistās tā, nu. Jo pēc tam tur būs katrs eņģelis nesīs to vēsti, Efezas draudzes eņģelis un tā. Tas jā, bet jautājums, kāpēc tiek sūtīts eņģelis, kāpēc ne Kristus personīgi sniedz? Es domāju, ka šeit, ja mēs paskatāmies to, kādā veidā tiek dot atklāsme Jānim, Nu. tad varētu domāt, ka Dievs caur Jēzu Kristu un tieši Jānim dod, bet šeit mēs redzam, ka tiek sūtīts eņģelis, un arī Danielam tika sūtīts eņģelis. Nu, Dzintars saka tā, ka ja tiek svarīga vēsts sūtīta no Dieva, tad šo svarīgo vēsti sūta eņģelis. Bet man uzreiz jautājums, kāpēc ne pats Dievs personīgi? Man līga radās tāda doma, kad tad, kad jau šī taču atklāsme Jānim tika rādīta tad, kad Jēzus jau bija aizgājis augšā debesīs pie tēva. Un viņš vairs kā cilvēks uz šo zemi tajā laikā vairs nenāca. Viņš tikai uz šīs zemes bija tās 40 dienas, kad viņš satikās ar saviem mācekļiem, arī ar Jānu un ar visiem, ja? Bet šeit jau ir tas notikums, kad Jānim jau ir gandrīz jau dzīves izskaņa, un viņam jau ir varbūt ap 80, 90 gadiem. Un tad ir jāsūta jau eņģelis, jo par to, ka Jēzus jau vairs miesā nenāk. Un Dievs pats, un viņa godība, kas tagad ir Jēzum, pēc augšām celšanās un viss, viņa vairs nav tāda cilvēciska godība, viņa jau ir dievišķa godība, viņš ir atgujis atpakaļ savas dievišķās tiesības, un uzlūkojot gan Dievu, gan Jēzu, viņa klātbūtnē varbūt arī uzreiz cilvēks mirtu, un tāpēc viņš sūta eņģeli. Es nezinu, man tāda doma tikai. Paldies, Liljāna. Dzintar? Jā, es tieši to arī sāku domāt, un jā, par to dievišķo godību es piekrītu, ka tāda godība būtu tik cilvēkam neizturāmā, ka viņš vienkārši nomirtu, ja nāktu patiešo Jēzus, teiksim. Jā, es pievienojos jums. Es arī domāju tāpat, kad Kristus, ja visā savā godībā parādītos, tad nekāda miesa to nevarētu izturēt. Un mēs varam tikai ieskatīties vēl Daniela grāmatā, uzšķiram 8. nodaļu, un 8. nodaļā eņģelis Gabriels nāca izskaidrot Danielam parādību, ko viņš bija redzējis par 2300 vakariem un rītiem, un pievērsīsim uzmanību, kāda bija Daniela reakcija, kad viņš sastapās ar eņģeli. Es varu izlasīt. Tad es dzirdēju pār Ulajas upes klajumu cilvēka balsi saucam: Gabriel, izskaidro tam šo parādību. Un viņš nāca pie manis, kur es stāvēju. Kad viņš man tuvojās, es izbijos un nokritu uz sava vaiga. Tad viņš teica man: ņem vērā, cilvēka bērns, jo šī parādība attiecas uz laiku beigām. Kad viņš runāja ar mani, es zaudēju samaņu un nokritu pie zemes uz sava vaiga. Bet viņš saņēma mani un nostatīja mani uz kājām vecajā vietā. Tātad tikai sastopoties ar eņģeli, viņš jau zaudēja samaņu un nokrita pie zemes. Jau tik nopietni. Jā. Ja sastaptos ar Jēzu Kristu, tad mēs saprotam, ka tas nav iespējams, ka cilvēkam grēcīgā miesā nav iespējams pastāvēt svētā Dieva klātbūtnē. Un tāpēc mēs redzam šeit to, kad šī Jēzus Kristus atklāsme, ko viņam devis Dievs, tiek nodota apostulim Jānim caur eņģeli. Tātad Kristus sūta savu eņģeli, un eņģelis lūk tagad sniedz šo te atklāsmi, ko mēs lasīsim, ko mēs pētīsim
apustulim Jānim. Labi, mums paliek vēl 10 minūtes. Varbūt tad to otro pantu tieši par Kristus liecību mēs īsumā varētu paskatīties nākošajā reizē un tad iet uz priekšu jau skatīties, bet vēl man gribējās šodien ievadā šeit pie paša pirmā panta paskatīties, ko tad nozīmē šis vārds atklāsme. Jēzus Kristus atklāsme, un visa šī grāmata ir nosaukta par atklāsmes grāmatu, un šeit oriģinālā ir vārds tāds. Apokalipse. Jā, mums visiem zināms, dzirdēts, apokalipse, un varbūt Dzintar tu arī paskatījies, kā tiek tulkots šis vārds. Nu, apmēram tā arī tulkots, tas, kas ir aizklāts. Jā, es uzlikšu šeit vairāki vārdi. Atklāšana, atklāsme, atvēršana. Atsekšana, kā tu teici, tas, kas ir aizklāts, ja plīvura noņemšana. Un tad tikai atklāsme parādība. Mums tiek tulkots kā atklāsmes grāmata, bet tiešais tulkojums lūk ir atklāšana, atvēršana, atsekšana, plīvura noņemšana. Mēs paskatīsimies rakstvietas, kur šis vārds apokalipsis tiek lietots vēl citās Bībeles grāmatās. Galatiešiem 1. nodaļā 12. pants. Izlasam lūdzu. Galatiešiem kurā? 1.12. 1.12. Es to arī neesmu saņēmis no kāda cilvēka, nec kāds man to ir mācījis, bet Jēzus Kristus man to ir atklājis. Un šeit tas vārds apokalipse ir šeit. Jēzus Kristus man to ir atklājis. Burtiski Jēzus Kristus man to ir apokalipse, te ir tas vārds lietots. Galatiešiem 2. nodaļa 2. pants varam izlasīt tur arī. Bet es nogāju, sekodams atklāsmei, un cēlu viņiem priekšā to evaņģēliju, ko es sludinu pagānu tautām, bet sevišķi tiem, ko uzskatīja par vadoņiem, lai manas gaitas nebūtu vai nebūtu bijušas veltīgas. Un Efeziešiem 3. nodaļa, no 3. līdz 6. izlasīsim. Dzintar? Ar atklāsmi man darīt zināms Dieva noslēpums, par ko iepriekš īsumā esmu rakstījis. To lasot, jūs varat nojaust man Kristus noslēpuma izpratni, kas agrākām cilvēku bērnu paaudzēm tādā veidā vēl nebija darīt zināms, kā ticis atklāts viņa svētajiem apustuļiem un praviešiem. Proti, ka evaņģēliem nākot, pagāni Jēzu Kristu līdzi kļuvuši par apsolījumu mantiniekiem, par vienas miesas locekļiem un dalībniekiem. Nu, lūk, šeit arī tiek lietots šis pats vārds apokalipse. Caur šo apokalipsi, te teikts, Pāvils saka, man darīts zināms Dieva noslēpums Efeziešiem. Un kas viņam caur šo apokalipsi ir darīts zināms? Kā arī pagāni ir kļuvuši, Kristu Jēzu ir kļuvuši par apsolījumu mantiniekiem. Un tātad par vienas miesas locekļiem un dalībniekiem. Tātad glābšana ir ne tikai ebreju tautai, jūdiem, bet arī pagāniem Kristū. Jā. Un kāpēc es gribu, lai mēs paskatāmies uz šīm rakstvietām un saprotam, kā tiek lietots šis vārds apokalipse, jo šim vārdam ir daudz plašāka nozīme, un lūk, apokalipse bija dota apustulim Pāvilam, un viņš tā rezultātā, šīs atklāsmes rezultātā saprata, kad, lūk, evaņģēlija rezultātā pagāni arī kļūst par apsolījuma mantiniekiem, par vienas miesas locekļiem. Šeit galatiešiem mēs arī lasam par to, ka lūk šīs atklāsmes apokalipses rezultātā
būtībā Pāvila galvā, Pāvila prātā notiek kaut kādi procesi, kuru rezultātā viņš sāk saprast labāk Dievu, Dieva vārdu un vispār evaņģēliju kā tādu. Jā, protams, ka tā sengrieķu valodā bija rakstīta šī jaunā derība un dažas vēstules. Un tur jau, protams, ka jebkurš vārds, kas tiek tulkots kā atklāsme, ir tajā sengrieķu valodā apokalipsis. Bet ar ko atšķirās Jāņa apokalipse, kā tu teici, no citu apustuļu atklāsmēm? Ar to, ka šī Patmas salā dotā atklāsme ir tiešām par visas cilvēces noslēgumu un kaut kas tāds grandios un kas vēl nav piepildījies un kas vēl tikai būs un tur arī ļoti tiek atklāta šī dievišķā godība un tas, kas agrāk varbūt ir tā atsevišķi kaut kur vēstulēs, tā kā, jo, piemēram, Pāvils, arī tur mēs parasti jauc Pāvils vai Pēteris raksta, un pēdējās laikos kādi būs cilvēki, tur ļauni, nežēlīgi, ka mīlestība ies mazumā, ja? Un to viņš raksta tā vienā, divos teikumos, bet šeit Jāņa atklāsmē tas viss tā tiek, tie notikumi tādi mazliet tādi plašāk un koncentrētāk un plašāk. Un tāpēc to var uzskatīt, par apokalipsi jeb atklāsmi. Jā, Līga. Jā, es tikai vienu vārdiņu gribēju pateikt. Jā, labvakar visiem. Kā es atceros, kad lasīju kādreiz, tas bija varbūt vecajā drukā vai kā, bet bija rakstīts Jāņa parādīšanās grāmata. Nebija atklāsmes, bet Jāņa parādīšanās grāmata. Laikam akcentējot to domu, ka, lūk, viņam te tiek parādīts kaut kas. Tas laikam, bija Gliks tulkoja to atklāsmi kā parādību, varētu arī būt, pareizi, jā. Atklāsme varbūt ir līga kā vīzija, kaut kas arī tā varētu teikt? Jeb redzējums, vīzija. Vīzija, redzējums par nākotni, tāpēc tā viņam ir tā kā, redzi, daudz nozīmīgi, jā? Jā. Bet tomēr tas ir atklāts redzējums. Tā kā skaidrs, kas ir jāsaprot un jāzina, it kā nevis aizklāts, ka nevarētu to cilvēki saprast, to atklāsmes grāmatu, kaut gan viņa ir sarežģīta, bet it kā Jēzus mērķis ir tieši tā kā, lai tas būtu atklāts, atvērts, nevis aizklāts un nesaprasts, tā no cilvēkiem, priekš tiem, kas pieņem patiesību un Dievu. Jā. Izlasīsim, vēl dažas rakstvietas 2. korintiešiem. Arī šis pats vārds lietots 12. nodaļa, 1. un 7. pants. 2. korintiešiem, es redzu tagad, ir jau jālielās, kaut gan tas neder. Es tagad runāšu par tā kunga parādībām un atklāsmēm, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ. Man ir dots dzelonis miesā, Sātana eņģelis, lai tas sistu mani, ka netopu iedomīgs. Dzintar? Vēl tev kaut kādas domas? Dzelonis miesā, ir versija, ka tāda noteikti kāda slimība ir bijusi. Mēs, protams, precīzi nezinām kāda, bet nojaust var, ka tā ir slimība, kāda kaita. Un vēl pēdējā rakstvieta par šo, Efeziešiem 3:5. Kas agrākām cilvēku bērnu paaudzēm tādā veidā vēl nebija darīts zināms, kā tas tagad garā ticis atklāts viņa svētajiem apostuļiem un praviešiem. Un šeit arī ir vārds apokalipse, ticis atklāts, un šeit, kas piesaistīja manu uzmanību, ka tas tiek darīts garā,
Un ir arī citas rakstvietas, kur mēs varam nojaust un saprast, ka par šīm atklāsmēm ir atbildīgs tieši svētais gars. Kad svētais gars tās piešķir, lai iepazīstinātu mūs, lai palīdzētu mums dziļāk aptvert un saprast tiešām šo Kristus godību, kā jūs teicāt, ka šajā atklāsmes grāmatā īpašā veidā Kristus godība tiek atklāta. Un tas tiek atklāts, lūk, šī apokalipse, arī citas tiek dotas tieši svētā gara kalpošanas rezultātā. Šovakar mēs iesākām atklāsmes grāmatas izpēti. Mēs apskatījām atklāsmes grāmatas nosaukumu, autoru, avotu, mērķi, to, kādā veidā šī atklāsme tiek nodota, kam viņa tiek nodota. Nu, un ieraudzījām ļoti daudz svarīgu patiesību šajos pirmajos 3 pantos. Jūsu varbūt galvenās vēl tādas noslēdzošās domas noslēgumā, ko gribētos pateikt par šiem pirmajiem pantiem, un tad mēs arī noslēgsim. Liljāna. Nu, es it kā domāju to pēdējo domu, ko tu virzīji par svēto garu, un tas jau parādīsies jau 4. pantā. Jānis 7 draudzēm Āzijā, žēlstība jums un miers no tā, kas ir, kas bija un kas nāk, un no tiem 7 gariem, kas viņa goda krēsla priekšā. Bet, nu, tālāk jau mēs to, laikam, risināsim nākošais, bet šeit ir svētā gara, tā kā pilnība atklāta. 7 dieva gariem tās pilnība. Bet par visiem šiem 3 pantiem mēs pat pie 3. vēl pat īpaši neizpētījām, un kā tu teici, ka kas ir tā kā dieva vārds un kas ir liecība, arī varbūt ir, nu, tā kā vēl varbūt ir svarīgi par to, tu teici, padomāsim varbūt nākošais, jā? Un tātad 3. pants ir, kas lasa un tie, kas klausās un kas tur. 3 tās darbības lasa, klausās un tur. Un tas, kas to dara, tie ir svētīgi. Un tātad, ja mēs šodien to daram, tad mēs esam svētīgi, un Dieva gars var dusēt uz mums, un mēs vēlamies saprast patiesību vēl vairāk, vēl labāk, un vēlamies, kā saka, to arī līdzdalīt citiem un iemācīties paši, lai varētu arī citiem pēc tam pasludināt un pateikt, un lai citi arī iegūtu ticību un paļāvību uz Dievu. Nu, ko tad mēs šovakar varam noslēgt? Lai Dievs svētī šo te visu, ko mēs pārdomājām pie mūsu sirdīm, un man tagad tādas pēdējās domas vēl rosās prātā, kad mēs kopīgi arī izlasījām šīs te rakstvietas, kur ir lietots šis vārds atklāsme, apokalipse. Un tad, kad es tā vēlreiz ieraudzīju, ka tas tiek dots garā svētā gara darbības rezultātā, šī atklāsme, apokalipse, un tad es saprotu, ka patiesībā cilvēka intelektuālās zināšanas viņas neko daudz nedod, kamēr nedarbojas svētais gars, jo tu vari daudz ko izlasīt, varbūt daudz zināšanu, bet ja lūk nav šīs atklāsmes, ja nav šīs īpašās svētā gara darbības, kad it kā tev atverās, kā šeit bija teikts, atsekšana, jā, jeb plīvura noņemšana, kad lūk nav šīs svētā gara darbības pie cilvēka prāta, tad tu vari lasīt pat Bībeli, tu vari uzņemt sevī daudz kaut kādu garīgo informāciju, daudz pat garīgas lietas sevī uzņemt, bet ja lūk nav šīs te apokalipses, šīs Dieva svētā gara darbības pie cilvēka prāta, tad es saprotu, ka šī Kristus godība, viņa nevar atklāties pilnā mērā cilvēkam. Un es domāju, īpaši ir vajadzīga
Dieva klātbūtne mums, pārdomājot atklāsmes grāmatu un Dieva svētā gara vadība, lai to saprastu. Dzintar, tu kaut ko vēl gribēji teikt? Nu jā, kad, jo farizēji un raksturmācītāji jau, viņi bija tā nocietinājuši sirdis, ka taisn šīs nocietināšanas dēļ svētais gars viņam arī nevarēja atklāt to, ka tiešām Jēzus ir Mesija, šis apsolītais glābējs. Un tieši tāpat var būt arī šodien. Tieši tāpat var būt arī šodien, un mēs saprotam, Elēna Vaita raksta, ka tā tas arī ir. Būtībā tad mēs šodien varam pat noformulēt. Man pat tagad radās prātā formulējums, kas ir apokalipse, kas ir atklāsme. Bet tad šeit parādās, ka tā ir tāda cilvēka savienība ar Dievu, varētu teikt tā svētā gara darbība tiešā veidā pie cilvēka prāta, pie cilvēka sirds, kad lūk viņam noņemas plīvurs, ka viņam kaut kas atveras un viņam tiek sniegta šī iekšējā izpratne, sapratne par evaņģēliju, par Kristu un par noteiktām dievišķām patiesībām. Tālūk ir šī apokalipse.